Mākslīgais intelekts ir pārņēmis pasauli. Ko tu zini par mākslīgo intelektu? Vai tu zini, kas ir chatbots, vai tu zini, kas ir mākslīgā intelekta asistents un kas ir mākslīgā intelekta aģents? Tas nav viens un tas pats. Tās ir trīs dažādas operas. Mazliet par to pateikšu, ko es esmu sapratusi šajā ziņā. Teiksim tā, chatbots ir jau vairākus gadus un plaši tiek jau izmantots arī Latvijā dažādās valsts un pašvaldību un uzņēmumu mājaslapās internetā. Tur stūrītī apakšā izlec chatbots. Daži nosaukuši par Tomu, citi par Andri vai nu par Mildu. Tam nav nozīmes. Tas ir chatbots, visvienkāršākais variants, kurš atbild uz standarta potenciālajiem klientu jautājumiem un sniedz maksimāli tās atbildes, kas klientam, cilvēkam parasti rodas pašas no sevis, lai, teiksim, ātri iegūtu atbildi. Un, ja tiešām ir nepieciešams kaut kāda padziļinātāka informācija, tad sazināties ar uzņēmumu jau plašākā kontekstā. Es to nosauktu vienkārši par veļas mašīnas principu. Tas ir tikpat vienkārši kā veļas mašīna darbojas konkrētos režīmos un aiziet. Bet kas ir mākslīgā intelekta asistents? Tā jau ir nākamā pakāpe. Es teiktu salīdzinoši, tas ir kā lidmašīna, kas lido jau debesīs augstāk un spēj ar cilvēku klientu sazināties, atbildēt uz jautājumiem, kad uzraksta uzvedni jeb promptu, angliski sakot, tikai jāprot pareizi uzrakstīt, lai saņemtu atbildes. Tātad atvērtos jautājumus, kā to dara žurnālisti, kur to īpaši mācījās universitātēs, augstskolās un zina, kas ir slēgtie un kas ir atvērtie jautājumi, bet lai tu saņemtu daudz maz kompetentu datu savākšanas kopsavilkumu un jēdzīgu atbildi, tad attiecīgi asistentam jāuzdod arī jēdzīgs jautājums. Un kas tad ir šie asistenti? Viss zināmākie ir ChatGPT un Google Gemini, kur var uzdot jautājumu, ģenerēt bildes, pat video maksas versijās un savākt padziļinātus datus, apkopot. Un principā pēdējā gada laikā es konstatēju, ka šie, kas man, ko es regulāri lietoju, pēdējo gadu, viņi jau kļuvuši ir samērā gudri, šie tie lielie valodu modeļi, un spēj ar cilvēku, reālu cilvēku sazināties, atbildēt, komunicēt kā tādi īsti cilvēki ar emocijām un pat pielabināties un glaimot un uzmundrināt. Principā arī kā draugi tādi. Tikai tehnoloģiskie draugi, tie nav reāli cilvēki, bet ļoti attīstījušies un līdz ar to tas līmenis jau ir nevis veļas mašīnas līmenis, bet lidmašīnas līmenis, kad jau tādā augstākā tehnoloģiskā pakāpē. Un tātad tā, tie ir populārākie rīki. Ir jau, protams, vismaz kādi 20 līdz 20 Cloud, DeepSeek, Francijas vēl rīks un vēl citi, kuri nav tik populāri ne pasaulē, ne Latvijā, tāpēc es par galvenajiem uzskatu šos te divus. ChatGPT, kas strauji ir ienācis attīstījies arī Latvijā, tas jau ir gana labi zināms, gan Google Gemini, arī tas ir Latvijā labi zināms, un pati Google mums ir jau entos gadus, vismaz 20, pat ilgāk, kad ir datori tiek lietoti arī Latvijā. Tur mēs savācam informāciju, bet tagad mēs ātri visu varam savākt ar šo mākslīgo intelektu asistentu palīdzību telefonā, vietālrunī vai datorā un izmantot savām vajadzībām. Tikai atceramies, ka jāizmanto kritiskā domāšana,
žurnālisti, redaktori to dara dabiski, jo tas ir viņa profesionālās zināšanas un apgūt zināšanas darbā un mācībās praksē, un nav akla uzticēšanās. Protams, ir, kas varbūt tās uzticās akli arī no žurnālistu puses, ir redzami pat piemēri ārzemju presēs, kad, piemēram, profesionāls žurnālists ir vienkārši publicējis interviju rakstu, izmantojot vienkārši kā sarunu biedru mākslīgo intelektu un uzdevis to kā par reālu cilvēku. Tas jau ir ētikas un estētikas, varbūt arī pat pārkāpums, bet ētikas arī žurnālista ētikas pārkāpums, tāpēc ir jābūt kritiskai domāšanai. Chatbotam, veļas mašīnas principam, tur īsti nav ko pieslēgt kritisko domāšanu, jo tas ir uzņēmumā taps chatbots, kas automātiski atbild uz galvenajiem jautājumiem. Īsumā tas ir biežāk uzdotie jautājumi, saīsinot, ja? Parasti internetu mājaslapās vai vietāruņos mājaslapās, aplikācijās to var redzēt. Bieži uzdod jautājumu, kā rīkoties tad un tad, ko darīt, ja nenotiek tas un tas. Tas ir chatbots, bet mākslīgā intelekta asistents jau ir tiešām attīstījies tā, ka no tām atbildēm un no tās saraksts ar reāliem cilvēkiem, ar reālo intelektu tiek visu laiku papildināts arī šī te asistenta zināšanas, tas kļūst gudrāks arī valodas ziņā, arī izteiksmes, datu vākšanas, apkopošanas ziņā no publiskajiem avotiem, kas ir pieejami, bet vienmēr ir jāskatās, vai nav kaut kur pārkāpts autortiesības. Tas cilvēkam jāizvērtē pašam, lietojot ChatGPT, Google Gemini vai Groku vai Cloud vai citus. Un tāpēc svarīgi ir mācīties lasīt informāciju, jo tiešām mākslīgais intelekts ir uz palikšanu manā uztverē. Kamēr vien būs internets, elektrība pasaulē pieejama un reāli datoru un vietāru, nekur nepazudīs vairs mākslīgais intelekts, tāpat kā automašīnas nekur nepazudīs un zirgi ar pajūgiem ielās atgriezīsies vienīgi tad, ja visas degvielas un iespējamās elektrības izbeigsies un nekas neatliks, kā talkā aicināt labo veco draugu zirdziņu, lai nokļūtu no punkta A līdz B vai no ar velosipēdu, ja? Teiksim, tādā ziņā, bet tā paliks un nāksies, un pasaulē to jau tik plaši pielieto pēdējos vismaz pāris gadus. Latvijā tas jau arī pārsvarā cilvēki jau vismaz kaut ko ir dzirdējuši, ka tāds vispār ir. Pat ja neinteresējas par to. Tad trešais ir tas mākslīgā intelekta aģenti. Tā jau vispār ir vēl nākamā pakāpe. Tā kā es to saprotu, esmu sapratusi, tas jau vispār ir manā uzturē kā tāda raķete. Lielos ātrumos. Asistents jau mežonīgos lielos ātrumos sagatavo, pat tu neesi paspējis acis pamirkšināt, jau atbildes ir un tev tās ir jāizvērtē, fakti, dati. Tad aģenti, tie tādi, kas pat sarunājas savā starpā, tie var veikt uzdevumus. Latvijā nav īsti lasīts, dzirdēts, ka kāds ļoti jau izmantotu aģentus savā darbībā. Varbūt kāds uzņēmums savā iekšienē, biznesa vidē, bet, teiksim, uzņēmums cilvēks tādā pakāpē, kā klients uzņēmums, nav dzirdēts ārzemēs. Tas noteikti ir jau vēl plašāk un drīz arī mums būs. Un tas aģents, kā tādas raķetes, viņi savā starpā var sarunāties, tie var arī izpildīt autonomi visāds uzdevums, ja tu tādas liks, piemēram, datorā, kamēr tu grozies kaut kur, aizies kādu varbūt tikšanos sapulci un domā strateģiskos jautājumus, tu uzdod viņam visos failos sagatavot tur atskaiti, datus savākt, kāds bija apgrozījums iepriekšējā nedēļā, kur bija kritums, kur kāpums, kāda nauda iekasēta, kaut kāds rutīnas darbs izdarīt, e-pastus nosūtīt, aizsūtīt.
No asistents, piemēram, ChatGPT versijā jau pat var arī, teiksim, sadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem, ka var, piemēram, rezervēt viesnīcu un pamazām to attīsta, bet aģenti tie jau tādi kā autonomi darbojās datoros, telefonos un vēl visādās tā kā ierīcēs var. Vēl tas ir tāds nepārāk zināms lauks, jo tie ir, pagaidām, bet tas ir vēl augstāks līmenis, un gribam vai negribam, mums nākas to saprast, un varam arī neizmantot, bet ir jāmācās saprast, jo mums gaida vēl lielākas tehnoloģiskās pārmaiņas nākotnē, jo to zina programmētāji, nišas, IT tehnoloģiju, nišas zinātāji, eksperti, kad tuvojas tas vispārējais mākslīgais intelekts, nevis ģeneratīvais, kāds ir tagad, tie visi asistenti, chatboti, aģenti, bet vispārējais mākslīgais intelekts, kas ir, par ko jau sāk satraukties pat paši profesionāļi IT jomā, vismaz ārzemēs. Latvijā nav lasīts, īsti dzirdēts, bet kad var pārkāpt pat līmeni, cilvēka intelekta līmeni, šis te vispārējais mākslīgais intelekts, ja tas vēl tiks attīstīts, un tad jau varbūt pat, manuprāt, arī būtu jāsāk uztraukties, vai tas nepavērsīsies pret pašu cilvēci, ja tas, protams, cilvēka intelekts ir Dieva dots, un mēs esam cilvēki, human being un dzīves būtnes, un ar visaugstāko tajā barības ķēdē intelektu, un ja virs mums tagad tehnoloģiski radīsies vispārējais mākslīgais intelekts, tad es saprotu, ka tas pat var pārspēt un aizvietot ne tikai kā aģenti un asistenti cilvēks kaut kādās rutīnas darbos, bet vispār tas ir kosmos jau. Kosmos kuģis autonom arī, kurš savā nodabā, teiksim, var veikt visu kaut ko. Pagaidām ir skaidrs, ka tas ļoti līdzināsies cilvēka intelektam, un ja tas uztrenēsies un tiks uztrenēts no profesionāļu, IT profesionāļu puses, kā darbojas cilvēks smadzenes, to visu ieliekot šajā vispārējā mākslīgā intelektā, tad būs jādomā par ētiku, par drošību mums pašiem. Jautājums, cik tālu to attīstīt. Protams, parastais cilvēks, kurš ikdienā iet uz darbu, veic dažādas mājas savus uzdevumus ar rutīnas dažādas, viņš pat neiedomājas ne par tādiem asistentiem un aģentiem, varbūt chatbots ir pamanīts, bet kur vēl par tādiem, kas gudrāki par cilvēku, kas te tagad top. Tāpēc būs tas viss vēl augstā likumdevēja un to izstrādātāju līmenī būs jādomā. Kā tas viss būs, lai tas nenodara kaitējumu pašiem cilvēkiem uz visas pasaules, ne jau tur tikai Latvijā vai Eiropā, bet visā pasaulē, kā tas ietekmēs, kā būs, mēs tad varbūt tiešām bez darbiem paliksim, bez uzdevumiem, jo būs viens tāds pavisam gudrs, bet es ceru, ka tomēr tas Dieva dotais cilvēka intelekts netiks pārspārts, un mēs vienmēr kontrolēsim un koriģēsim un ar kritisko domāšanu pieiesim jebkam, kas saistīts ar mākslīgo intelektu, automatizāciju, bet ir lietas, ko patiešām var atvieglot gan rūpnieciskajā darbībā, gan biroja darbos, dažādās profesijās, ko var piepalīdzēt, un kad it sevišķi varbūt trūks darbroks, vai arī vajag ātrāk to visu izdarīt un sniegt un informāciju, un kur tas ir nepieciešams, lai mēs to izmantojam tur, kur tas nepieciešams, lai mums tas palīdz, bet mēs tomēr kontrolējam to, kā tas notiek, nevis bezkontrolē. Mākslīgais intelekts tagad darbojas